Viņš jau paskatās uz aizmuguri tieši uz mani, un viņš tā. Es zinu, ka Kuldīga arī varētu būt kafijas grauzdētā. Nu, vismazāk katru reizi, kā tevi satieku, es tevi satieku kā tādu labu draugu. Žēl, ka to nevar ielikt paciņā klāt. Tā saruna ar tevi. Tā, zin kā, Nu, it kā, tu jā. nedaudz kā kautrējies to dari. Vistīrākā metode ir šī te nospiežamā kanna, preskanna. Tā uzņēmēja darbība jau nav tikai atkarīga no tevis. Man pats galvenais ir mana ģimene. Tas ir mans sapnis. Sveiks, esmu Lauris Hercenbergs, un ikdienā es nodarbojos ar produktu un pakalpojumu fotografēšanu un filmēšanu. Ik pa laikam es uzaicinu pie sevis kādu draugu, paziņu, klientu, parunāt par uzņēmējdarbību, par interesēm, par citām saistošām lietām. Un šoreiz pie manis viesos bija Klaus Lakorcins, kafijas grauzdētavu Kuronijas saimnieks un veidotājs. Šajā reizē es izjautāju Klau par to, kā var nonākt līdz idejai veidot savu kafijas grauzdētavu, par to, kur radusies interesi par retro velosipēdiem un citām Klauvam saistošām lietām. Turklāt Klaus arī padalījās ar vienkāršu recepti, kā mājas apstākļos patiesi izbaudīt kafiju. Un tas tā īsumā, bet tagad atpakaļ pie sarunas ar Klau. Ja kafijas tā lieta, tad ir arī nedaudz padzērt, un tad mēs ar dienu sāk. Ne? Tā mēs pārteikt. Tā, Klau, mēs jau vienu epizodi bez mazai mežā ierakstījām. Ne? Es Bija tev tur tā lieta, uz improvizāciju paņēmu kā tādu testiņu. Bet man liekas, bija baigi labi, ne? Tur bija labi, jā, tur noteikti ir ko publicēt un tam līdzīgi, bet man tev gribējās, tā kā šis ir iesācies, tad es gribēju to te arī uzaicināt, jo man liekas, tev vēl kaut ko pastāstīt. Labi, sarunāt. Jā, bet šodien mēs nedzeram ūdeni tikai, mums arī kafija, tava kafija, Kuronijas kafija. Jā. Paldies tev, ļoti garšīgi. Jā, lūdzu. Man arī tas priecē. Jā, tu vēl man tepat viņu uztaisīja, kur brūrīgs tepat stāvis. Jā, kas var būt labāks par svaigu, ne? Jā, pagatavot kafiju. Pastāst, kā cilvēks var nonākt vispār līdz tam, ka viņš izdomā, ka viņš pats savu kafiju grauzdēs. Jo parastais cilvēks vienkārši aiziet uz veikalu, nopērk kafiju, nopērk maizīti un mājās uztais visu. Es jau arī parasts cilvēks. Jā, parasts cilvēks, kurš izdomājis, ka grib pats uzgrauzdēt kafiju. Nē, tur bija vienkārši tāda interesanta neliela epizode īstenībā. Vēl tādā laikā, iespējams, Kuldīznieki atcerās, bija tāda kafejnīca tilts pie tilta. To varbūt arī atceries. Jā. Un mums bija viena meistarklase, ko vadīja Raits Vaitukuns. Viņš tajā laikā arī bija Rīgā Gemos kafijas studijas darbinieks. Tā. Un viņam tā tēma bija ļoti tuvu. Viņš jau bija advancēts diezgan arī kafijā, un tad mēs viņu uzaicinājām. Un bija tā, kad es biju aizmugurē, es vienkārši vēroju to visu pasākumu, un viņš vienā brīdī jau paskatās uz aizmuguri tieši uz mani, un viņš tā. Es zinu, ka Kuldīga arī varētu būt kafijas grauzdētā kādu dienu. Un es tā pasmaidīju viņam pretī, un es tā, ja manā prātā tas bija nereāli, vienkārši, jā. Bet, neskatoties uz to, kaut kāds laiks pagāja, un viņš tā, ko tu domā par to? Zini kā, mums bija saruna. Es tā, jā, varētu būt interesanti, bet, tas baigais kāpienis, kā uzreiz. Nekā, vai neradīt. Jā. Lūk, un pēc tā, jā. Un tā ideja man vienkārši palika galvā, viņa man nemitīgi nāca, un viņš man īstenībā tu ideju iestādīja. Jā, tāds neliels kaut kāds grūdienis no malas bija. Jā, un tad kaut kā liku kopā un uzrunāju jau šī brīža sadarbības partneri. Un viņam arī likās ideja laba, un tad, jā, kaut kā tā mēs tur sākām visu tur.
solis pa solītim un gājām uz priekšu. Bet es jau kaut kur redzēju to, to mērķi, es redzēju to rezultātu, un līdz ar to bija sasniedzams. Ja? Ja tu redzi, man liekas, to rezultātu, jo tu sapņo, ja manifestē, ja dari visu, ko tu vari izdarīt, un kad tu redzi, kad tu sajūti, tad man liekas, tu nonāc līdz tam. Ja? Galvenais ir noturēt viņu. Visu laiku nepazaudēt to entuziasmu. Jā, tieši tā. Jā. Bet ļoti daudz jāmācās, lai kaut ko tādu, vismaz par pašu kafiju kā tādu, lai tu beigās sanāk garšīgi. Jā, jāmācās ir, jāsaprot viņa ir no A līdz Z, jo savādāk, tu to nevari vienkārši, tu līdz galam viņu, ja nevar izdarīt kvalitīvi. Sanāca pabraukāt, sanāca pabūt dažādās nometnēs, kafijas grauzdētāji, ja, tur ir tāda specializētās kafijas asociācija, un viņiem ir atsevišķi tieši, kā teikt, programma, ja, kas grauzdē kafiju, kas pagatavo kafiju, kā baristas, tad ir saucamie sensory skills, tie, kas bauda un nosaka šīs punktu sistēmas šai kafijai, un arī šīs nianses un tekstūras un tā tālāk. Un tad arī, ņēmu dalību tur, un tur savukārt nokārtoju certifikāciju, tā, lai viss būtu legit. Jā. Tev ir izdevies. Jā. Ir izdevies. Jā. Es varu teikt, ka tā ar oranžu uzrakstiņu vajadzētu no Kolumbijas. Jā, tā ir man mīļākā. Pēc garšas noteikti tā ir. Tas ir, un kā tev šī liek? Šī arī ļoti labi. Šitā nav tas pats? Es nezinu. Šī ir jauna. Šī ir jauna? Jā, no Peru. Chanchmayo. Interesants nosaukums. Jā, es gribēju tev uzreiz prasīt, no kurienes tev visas tiek atgādātas. Jā. Nē, īstenībā tie ceļi, kā viņš atnāk pie manis, ir diezgan dažādi. Ir cilvēki, kas uzrunā mani, ir cilvēki, kur es atrodu, bet nav tāds viens ceļš. Jā. Viņi ir interesanti, ir dažādi. Jā. Tā kā sākumā jau, kā noteikti pārunas. Kas un kur un kā, ja, lai tu vispār to cilvēku iepazītu un tā tālāk. Pēc tam jau, protams, atsūta, teiksim, tā paraudziņus. Mēs sagrauzdējam un mēs viņus testējam, kas saucās kapings. Un jau domājam, kā tā kafija varētu iet iekšā sortimentā, kā viņi varētu tur strādāt, vai viņi būs vai nebūs, kaut kā tā. Jāpadzerās. Jā, droši. Kas tev iepriekšējā pieredze pirms šitā? Kad kaut kas noteikti bija kaut kāda pieredze dēļ, kā tev bija arī tā pārliecība, ka tu varētu pats, vai ne? Jā, vispār jau tādām restorānu un bāru, teiksim, jau vadīšanā. Tā pieredze ir, tā pieredze bija, un līdz ar to es sapratu, kad ja tanījā lauciņā vairāk vai mazāk, bet viss ir apgūts, kad spiežās uz ārā nedaudz tās zināšanas. Līdz ar to... Tu kaut kur ārzemēs strādāji? Es biju. Es biju prom kaut kāds 12 gadus. Jā. Un tā teiksim, tā starptautiskā pieredze, tas skatījums, redzējums varbūt atšķīrās nedaudz no tiem cilvēkiem, kas varbūt dzīvo, teiksim, šeit uz vietas, vienā vietā. Savādāk, protams, ir, tu redzi, ja kaut kādas lietas tu pamani, varbūt, jā. Jā, tas bija iekšņās, un viņu vajadzēja dabūt āriņā. Iekšņās vajadzēja dabūt āriņā. Ne? Šis labs. Jā. Ja tev kaut kas ir iekšņās, tev vajag dabūt āriņās. Āriņās, jā. Bet tur jau tas cilvēciskums jau arī ir apakšā. Tieši tas, ka tu jau arī, es te Antrā iepriekš tā minēju, un arī man gribās tev to pašu teikt, ka tu jau esi pats tāds zīmols, pats par sevi. Kāpēc mēs pērkam to Kuronijas kafiju, jo mēs zinām, ka tur Klaus ir apakšā. Kaut kādā ziņā. Vismaz priekš manis tā ir. Jo es
bezmazliet katru reizi, kā tevi satieku, es tevi satieku kā tādu labu draugu. Super. Lai gan, Atpusēt. Jo, tā kā iepriekš mums nav bijuši tādas, mēs esam pazīstami tīri caur šito darbiņu, vai ne? Mēs esam tīri pazīstami, caur uzņēmumu. Jā. Jā, jo es tāpat kā to varbūt redzēju tevī, ja to saucamo, kvalitāti. Un man tas uzrunāja, un iespējams tu caur mani redzēju, to kafijas kvalitāti. Jā, kaut kādā ziņā, jā. Un plus arī tās sarunas kā tādas. Mēs parasti, mēs varam arī vienkārši saskrieties un netīšām aizrunāties uz pusstundu. Jā, tas gan. Bet man liekas, ka tas tev arī ir tāds, ka pie tevis brauc cilvēki padzert kafiju arī tāpat un parunāties. Ir tā gadījumā, jā. Es esmu bijis pie tevis, un tad atnāk kāds, un tam arī gribās parunāties. Jā. Žēl, ka to nevar ielikt paciņā klāt. Tur tā saruna ar tevi. Tas būtu, jā. Bet, to var kaut kādā ziņā, nezinu, caur sociālajiem tīkliem, varbūt tev tur vairāk jārunājās un kā. Es arī zinu, ka tu man teici, ka tu mēģini iefilmēt nezinu, kaut ko par kafiju, kā viņu pagatavot par kādiem rīkiem. Tu vēl to mēģini darīt? Es mēģinu, jā, bet pagaidām tas jau tādā sākuma, teiksim, tā stadijā. Jo, zinu, kā ir, ka tu pasies, kā to dara, teiksim, ja profesionāli cilvēki kā tu, tad tu tā, zinu kā... Tu nedaudz kā kautrējies to darīt. Jo tā, tu jūties tāds neprofesionāli. Jā, tā salīdzināšana, tas var baigi nograut, to vēl darīt. Bet no otras puses, mēs visi esam cilvēki, visi tāpat. Jā, tā kā tu saki, ir tikai jāsāk darīt. Jā. Bet to, ko jau es daru, es jau pats mēģinu, teiksim, jau fotografēt jau. Es gribēju arī par to parunāt, jo es zinu, ka tā arī viena no tavām aizraušanās lietām - fotografija, vai ne? Jā, man patīk, jā. Kas ir tas, kas mums tur liek tā patikt tai fotografijai, kā tev šķiet? Es domāju, tie ir tie brīži, tie konkrētie brīži, kas liek tev iemūžināt to sajūtu tādā konkrētajā brīdī. Un viens klients arī teica, viņš tā spriežot par to, ko es daru, un tam līdzīgi viņš teica, jā, tāda forša lieta, tu vari būt tāds vērotājs. To lietu izpaust, ne? Tu vienmēr skaties, kur kaut kas varētu būt un tāds. Jā, jau zinu, kā tad, kad tu mēģini varbūt fotografēt, tev iespējams tas redzesloks paplašinās. Jā. Jo zinu, kā tad, kad tu ikdienā dari kaut kādu darbu, tu konkrēti, tu esi aizdomājies, vai tu, teiksim, redzi to ceļu, kur tu ej. Bet vai tu paskaties augšā, vai tu paskaties, teiksim, tur vēl kaut kur apkārt, varbūt tālāk, ja? Ja tev ir tāds viens, bet tad, kad tev ir līdz šis fotoaparāts, tad tu sāc, vērot, plašāk. Citreiz jau viņš, kad nav jau līdzi, jo tāpat jau es pieredzi skatīties apkārt. Bet tas arī par citām lietām arī. Ja tu, piemēram, esi uzķēris to kaut kādu biznesa lietu vai kaut kā, kā vispār pats darīt savas lietas, tad tu sāc ieraudzīt visur visādas iespējas. Jā, arī. Es gan. Tev vēl viena lieta, ko tu dari. Tev retro velo muzejs, Ciskdrila. Kā tu līdz tam nonāci? Tur bija tā, kad tu jau zini Guntu, ne? Jā. Mēs ar Guntu vienreiz runājām, un viņš tur tā par velo īri. Es saku, jā, forši, zin kā kaut kādu biču, vai tur saķūnēt vai kaut kādu, ne standarts, bet ar kaut kādu ociņu. Un te es tur sāku skatīties šo, tur iegādājos tur pirmo riteni, tur otro, un tad kaut kā gadījās, kad sanāca pirms kara laika ēremprīs nonāca. Un man tā, zin kā, forši. Ok, Ričuks ir izdzīvojis ļoti daudz gadus. Un sāku tur tā interesēties, kas un kā, un izrādās, ka, noskaidro viņam gadu. Un man uzreiz notika tāds, klikšķis, kad viņš ir jāatrestaurē. Sākuma stadijā. Vismaz pēc iespējas līdzīgāks, kāds viņš ir bijis savā gadā, kad viņš tika ražots.
Nu, jā, un lai to izdarītu, tur jābūt ir kaut kādām zināšanām. Sāku rakt. Kā sāku rakt, tā sāk nākt uz augšu visādi dārgumi, brīnumi. Un lēnām, es sapratu, ka tā ir baigā tēma. Tas ir baigi forši. Un kaut kur daļai ieslēdzās tāda saglabāšanas sajūta, kad tev gribas kaut ko saglabāt. Un ka tā ir mūsu pašu vēsture. Ja, tava, mana, tā ir Latvijas vēsture. Un tā kaut kas tā aizgāja pa vienu, pa otru, pa trešo. Un beigās jau tā kolekcija bija izveidojusies, kad viņi ir jānoliek kaut kur. Un interesanti, ka tu to sāci darīt, tad arī, ja cilvēki redz, viņi to novērtē, viņš saka, klausies, man tur šķūnītī ir viens tāds, es viņu neko nekad neizdarīšu, vai tas ir vairāk kā skaidrs, vai tu negribi viņu atrestaurēt. Saka, veģi šurp. Un tā viņi arī, teiksim, ja dažādos ceļos arī te velosipēdi ir pie manis jau nonākuši. Un jāsaka paldies tiem cilvēkiem, kas ir redzējuši to, teiksim tā, ja manī, ka es viņu varu saglābt. Te nu viņš ir. Ja muzejs gatavs. Bet piedāvā arī izīrēt, jā? Izbraukt ar viņiem vēl projām. Jā, mums ir tā, ka mums ir arī dažādi veidi ričuki, kurus var izīrēt, ar kuriem var pabraukāties. Man liekas, ka Kuldīgā ļoti piestāv tāds retro stiliņš. Un kaut kāds ričuks arī sabūvējam un mēģinām arī tā kā patirgot, lai tā apgrozītu. Tā kā, ja kādam gribās ričuku vai ne tādu, var aiziet pie tevs padzert kafiju, izrunāt, ko viņš tā kā gribētu. Jā. Piemeklēt un uztaisīt. Jā, jo ir mums, ja tagad arī pa ziemu kaut kas, teiksim, sabūvēts. Tā kā tāda lieta arī ir, jā. Vispār jau riteni pa Kuldīgu, man liekas, ir visārtākais pārvietošanās veids. Super, man liekas. Es arī cenšos, cik sanāk, parasti kaut kādas somas jāņem līdzi vai vēl kaut kas tad tā grūtāk, bet tā jau ikdienā var, tad brauc ar riteni. Man liekas, ka mums Kuldīgi ir ļoti pateicīgi vispār. Pat ja ir tas vēsturiskais bruģis, tāpat tur nav netraucē tā, ka baigi. Nav tik traki. Nav apaļais. Ja būtu apaļais, tad varbūt būtu tā, ka grūtāk. Bet... Pārsties. Jā. Bet vispār, jā. Bet mums Kuldīgi ļoti pateicīgi. Tieši tā. Tas gan. Tā kā, tas arī ir ļoti labs veids, kā izpētīt, man liekas, pilsētu. Jo, viens ir ar kājām, cik to var izsteigt. Labi, Kuldīgi maziņi tur var ar kājām izsteigāt. Bet no riteni vispār var izbraukāt visu stūrīšu bez muzeja. Ar riteni, jā. Tu vari īsti arī, ja nogriezties ar kaut kādām sētām izbraukt. Ja, kur tu īsti ar auto tā kā ja neizbrauks. Un tu tur izbrauc, tad tāds šķūnīts ļoti interesants. Šito māju redz no sētas puses pirmo reizi. Vispār jau ir tās sētas. Tā sētas ir ļoti interesants īstenībā. Un to, ko daudz teiksim, ja turisti, viņi atbrauc, ko mums vēl Kuldīgā redzēt, viņi prasa, es saku, iet sētās. Ja jūs redzēsiet to dzīvi, un tiešām, zin kā, pēc tam tur, wow, zin kā, tur. Tā kā, Kuldīgi ir ļoti, ļoti forša pilsēta un ļoti pateicīgi. Gan kafija, gan velosipēdi. Vispār dzīvē ar ģimeni, un man liekas, arī ne tikai ar ģimeni, bet jā. Es domāju, ka jā. Un arī kā, teiksim, tādām lielākām ģimenēm ļoti pateicīgi. Mēs arī esam 5 cilvēki. 3 bērni, 2 pieauguši plus 2 kaķi. Un mums ļoti pateicīgi ir īstenībā. Es tagad nevarētu iedomāties, ja man ar 3 bērniem būtu Rīga, tur izskrēt šito. Un, tāpēc, man ļoti patīk. Super vieta. Tev vispār patīk ļoti dabā iet, pareizi? Jā. Kā mēs ar sievu sākam jāpiezemējās. Un tā daba tev tā kā jāpalīdz piezemēties. Jā, un kad mēs varam, mēs ar ģimeni to daram. Un mēs braucam. Ejam, braucam, dodamies.
Tu vari tā ieelpot, izelpot tā forši, tā dziļi, kārtīgi. Ne? Patīk. Jā. Tad daudz aizraušanās. Tā forši, ka tu viņus arī pārvērt par kaut ko. Mēs varam gaidīt vēl kaut ko, varbūt drīzumā. Varbūt ir kaut kas vēl bez kafijas. Nē, viss ir jau, protams, idejas kā jūra. Jā. Bet kā man ir, protams, arī ģimene. Un nepārprotam, ģimene ir vienkārši jāliek pirmajā vietā. Es gribēju arī to pajautāt, jo, jā. Bet tās lietas viņas nedrīkst aizēnot. Jo, tās ir tikai, kaut kādas, es domāju, viņas ir varbūt pārējošas citreiz. Jā. Ir tās idejas, un tad tu viņu kaut kā izdzīvo, un viņi tev kaut kā aiziet. Jā. Bet ģimene jau tev nekad neaiziet. Ja, ģimene vēl ir maz bērni, vispār tas laiks tik... Vissvarīgākā tas, tieši tā. Mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka tam ir jābūt svarīgākam, un tas tā arī ir. Man arī. Noteikti. Pēdējie 2 jautājumi. Es atcerējos vēl vienu lietu, ko es tev par tiem video prasījām, par kafijas taisīšanu un tam līdzīgi. Ir kaut kāda vienkārša recepte, kā uztaisīt garšīgu kafiju mājās, ja tev nav espresso automāts vai kaut kas, kā tu ieteikti izbaudīt, izgaršot tieši? Tieši izgaršot. Jā. Man liekas, vistīrākā metode ir šī te nospiežamā kanna, preskanna. Es katram tādu gandrīz mājās ir. Vajadzētu būt, jā, jo šeit, ko mēs darām, mēs varam regulēt ekstrakcijas laiku. Ūdeni ar kafiju. Izstāst, kādai jābūt. Ļoti vienkārši. Jā. Ņemam recepti 1:16, 1:15. Jā. Tur līdzās. Tā rupji uz krūzīti, cik tas ir gramu? Skatāmies tā. Ja mēs paņemam puslitru, piemēram, nospiežamo kānu, kas ir paredzēta puslitram, plus mīnus tur vajadzētu 33 gramus kafiju. Ja? Samalti. Ne smalki, bet tādu vidēju malumu. Ieliekam iekšā, preskāniņā, smuki lēnām aplējam ar ūdeni, lejam, uzlējam to puslitru ūdeni, un tad vienkārši pagaidām vidēji 3,5 minūtes. Ja? 3,5–4. Un tad smuki nospiežam un izlējam jau pa krūzēm. Viss, kafijai vairāk, ūdeni nav vairāk šī teja saskarsme ar pašu kafiju. Ekstrakcijas laiks ir beidzies, mēs viņu esam izbrūvējuši, viss, viņi ir gatavi lietošanai. Principā, tā kā nospiež, tad ir jāsalē. Viņi nevajadzētu viņai stāvēt. Nevajadzētu baigi stāvēt, jā. Smuki izlējam pa glāzēm, šādā veidā. Jā, lūdzu, paprādien. Un baudam. Baudam kafiju, baudam dzīvi. Ideāli. Priekā. Pēdējie 2 jautājumi. Viens ir no manas sievas. Viņa tā kā lūdza, lai es uzdod šo jautājumu. Un, man liekas, arī ļoti labs jautājums ir. Varbūt ir kāda interesanta vai pat savā ziņā negaidīta atziņa no darba dzīves. No uzņēmēja darbības. Kaut kas tāds, kas tev, ko tu nebija gaidījis, bet kas būtu tāds svarīgs. Man liekas, tās atziņas ir vairākas. Viņa nav tāda viena. Tās atziņas ir tās, kas īstenībā tev liek augt un tev liek saprast un lietas. Jo tas jau nav, tā uzņēmēja darbība jau nav tikai atkarīga no tevis. Viņi ir bieži vien atkarīgi no ārējiem apstākļiem. Un mēs ar citreiz esam jau, teiksim, tā bezspēcīgi. Un tas pats Covid laiks, ja? Tu tur var būt izdomājis visādas, teiksim, scenārijus, bet viņš ir, un viņš nāk ar tādu mākoni, un viņš daudz nospieda uz ceļiem, un tad tev vairs nav kur iet, un tu saproti, kad tavas visas tās ir zināšanas, kad viss, viņas jau nekādā veidā nevar palīdzēt.
Un man liekas, tās atziņas nāk vai nu visi grūtākos brīžos, vai nu visi vieglākos brīžos. Man tā liekas. Tā kā tev ir tāds flow state, ja? Jā. Tā plūstoši notiek. Tad, kad tev viss tā plūst un iet, jā, tad tev tās atziņas, viņas tev tā, ja nenāk. Bet tad, kad ir kaut kāds spiediens, jā, vai, teiksim, ļoti pozitīvs vai negatīvs, tad tās atziņas tev nāk. Viņas ir, un kā es saku, ka viņas ir, protams, jau vairākas, tā nav tikai viena. Nu jā. Bet, jā, bet ļoti labs jautājums. Un pie lieluma no tā, ko tu teici, jābūt spējai būt mainīgam, pielāgoties apstākļiem. Jā, ko mēs saucam, flexible angliski. Ja. Staipīgam tev jābūt. Tev jābūt staipīgam, jā. Tieši tā. Jāmāk ir, kā teikt, pielāgoties. Otrs no manas pēdējais jautājums, ko es tā kā visiem cenšos uzdot, jo man liekas, tas baigi svarīgi padalīties ar to, ir kaut kāds tavs sapņu projekts darbā vai ārpus tā. Sapņu projekts. Vai kā tava vīzija, ko tu gribētu tā kā realizēt? Es saku, es laikam esmu nodzīvojis līdz tam, ka man pats galvenais ir mana ģimene. Tas ir mans sapnis. Ja tas pārējais tie, teiksim, ja palīgrīki, kā mēs ar šo ģimeni, ar šo kopiņu, ja, kas mēs esam, mēs varam izbaudīt kaut kādas dzīves lietas. Bet tas, ja sapnis jau, viņš ir jānot. Tā ir sieva, bērni un 2 kaķi. 2 kaķi, tas arī svarīgi. Jākopja tā savu, vai ne? Jā. Tieši tā, tas ir svarīgi. Protams, arī pārējie rada, tur mamma, tētis un brāļi, māsas. Es domāju, tas ir tas pats, tas kodols. Es tev pilnībā piekrītu šitā. Bet līdz tam jānonāk, laikam, kaut kādā dzīves posmā, lai tu saprastu, kas ir tas līdz tam ir jānonāk. Lietas, kāds līdz tam nonāk ātrāk, kāds līdz tam jānonāk vēlāk. Bet man liekas, ka nekas nevar būt svarīgāks par to. Man tā liekas. Man arī. Ja? Un arī, protams, mīlēt savu zemi un būt uzticīgs. Ideāls nobeigums, klāt. Paldies tev, ka tu atnāci. Paldies pacienai ar kafiju. Apusēji, paldies, ka uzaicināji. Jā, saskandinam. Jā? Tinkš. Tiekā. Jā. Paldies. Paldies. Ideāli.